Jā, tētis Deina arī izskatījās, ka nebija baigi priecīgs par to, ka Draikus vinēja, jo Šons bija diezgan ļoti reklamējams fighters. Tomēr viņi sāntiešnieki ir cilvēki, un bieži vien sāntiesneši nav bijušie fighteri. Un sāntiesnešiem tomēr arī var pārdot to ideju par to, ka tu esi uzvarējis. Dāmas un kungi, klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā laikā, kopā ar Oktagonu. Paldies mūsu draugiem no Sinutim sporta bāri, kuri deva iespēju mums runāties par UFC. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Oktagons atgriežas ar skaļu paziņojumu. Par to mēs jau nedaudz vēlāk, bet kopā ar Emīlu mēs esam šeit un parunāsimies par cīņas sporta veidiem un, protams, pats svarīgākais UFC aizdītais events UFC 297. Čau, Emīl. Čau, Jāni. Un ķeramies visam uzreiz pie ragiem. Šons Striklands pret Dricus du Plessis. Nu, Rento. Ir vai nav roberija? Ir. Ir? Tev tiešām likās, ka bija roberija? Man Jā. kaut kā nelikās. Bet varbūt tās komentējot, man tā likās. Neatskatījies viņu pēc. Nē, nu, es jau gan teikšu tā, jā, es uzskatu, kas ir roberija. Roberija ir, kas notika Šonam Omēlijam ar Piotru Jānu vai arī pēdējiem Pimbletam ar Gordonu. Tie ir roberija, kad tu sēdi un vienkārši wow. Ne, jā, nebija tāds jau pilnīgs what the fuck. Bet arī tad dīvaini, ko skaitas. Tas control time pilnīgi random. Nu, Draikusam nekāds tur baigais kontrol. Viņš ir nomet, Šons pieceļās. Jo tur bija labi, Šonam bija 0 control time, kas arī ir bullshit, jo neviens īsti neliek, pirmais rauns, nu, Šons visu kontrolēja ar savu džēbu, Draikus vispār neko nevarēja izdarīt. Un viņam par to neskaita, jo control time skaita laikam tikai, ja tu uztaisi takedown un tu viņam esi virsū. Tad tas man viens, jā. Pirmo, otro es atdodu Šonam, trešo, ceturto es atdodu Draikusam. Un tad piekto es arī atdodu Šonam. Es pat varētu, es jau varu aizmirst, trešo, ceturto, tas jau bija ļoti, ļoti close, viens no viņiem. Vienu Draikus tā rītīgi paņēma un viss kārtībā. Plus vēl Šonam, nu, tas kāds bija tur uz sejas, ja, un asiņoja, bet arī tu apsies uz damage done, apsies uz sejām, kāds bija vienam, kāds bija otram. Tu apsies uz significant strikes, kāds bija vienam, kāds bija otram. Tā kā Šons 4 no 5 raundiem izmet vairāk significant strikes. Vienīgā, nu, Draikus ļoti labi sīta pa kājām, tie body shoti, kurus viņš taisīja, nu, arī bija vairāk, bet nekas tur baigo damage viņam neuztaisīja. Šons gandrīz čekoja lielāko, nevis gandrīz, bet viņš čekoja lielāko daļu no tiem lekikiem. Nu, es nezinu, ko vēl man vajag pateikt. Ja? Nu, jā, tētis Deina arī izskatījās, ka nebija baigi priecīgs par to, ka Draikus vinēja, jo Šons bija diezgan ļoti reklamējams fighters, ir tīpaši tagad ar savu jaunu iegūto slavu. Jā, slavu. ar savu verbālo caurēju. Jā, jo Draikus ir tāds, man liekas, kur tā kā visi zina tikai kāda cita fightera dēļ. Viņam nebija izveidojies tāds tā kā baigais fanbase, manuprāt. Visi vienkārši zināja par to, ka viņš dirsās ar Iziju un tad dirsās ar Šonu. Bet tā kā, viņš vienmēr bija tā kā Izijs un Draikus, Šons un Draikus, nevis vienkārši Draikus pats par sevi. Papildinot tavus par sītieniem, ja par statistiku runājam, par nozīmīgiem sītieniem, visā cīņā 173 pret 137, tas ir, ko bieži vien izceļ, bet skaidrs, ka svarīgākais, kā iet par raundiem. Tātad pirmais rauns, kopā significant strikes 34 pret 18, Šons uzvar. Otrais rauns 26 pret 22 par labu du Plessim. Par labu du Plessim, jā. Viņi skaita to significance arī lekiks. Nezinu, kā skaita, bet UFC oficiālā, un plus vēl takedowns. Tā kā pēc pirmā varētu būt 1-1. Otrais rauns 31-29, ļoti close, bez takedowniem. Tad trešais, tad 2-1 par labu potenciālu varētu būt Striklandam.
Ceturtajā raundā ir 3 takedowni, plus ļoti līdzīgs significant strikes, 3-3 pret 29. Ceturtais čīs te Draikusam. Jā, un tad, ejot 4. raundā, varētu būt 2-2. Bet šeit ir viena liela atšķirība. Un significant strikes noslēdzošajā raundā 53-35 par labu Šonam Striklandam, kur, jā, varētu atdot viņam, un jāmin arī to, ka ir split decision. Viņš stafoja takedown 5. raundā. Ir split decisions, tas nozīmē, ka domas dalās, un domas dalās arī mums, bet viena lieta, ko es gribētu teikt par to 5. noslēdzošo raundu pēc sajūtām, tas nav pēc sitiena izdarītā skaita, tad potenciāli tik tiešām Šonam Tev pēc sajūtām 5. likās, ka Draikus paņēma? Kāpēc? Un es saku tas komentējot, jo komentējot tur neskaidri, komentējot tur neskaties, komentējot tomēr skaties vairāk bišķiņ pēc emocijām arī un skaties tos kaut kādu to cīkstoni, kurš izdara spiedienu, un šajā brīdī, manuprāt, mēs bieži vien, un es to esmu bieži vien teicis arī komentējot, ka sāna tiesneši ļoti, tomēr sāna tiesneši ir cilvēki, un bieži vien sāna tiesneši nav bijušie fighteri. Un sāna tiesnešiem tomēr arī var pārdot to ideju par to, ka tu esi uzvarējis. Un Dricus du Plessis, ko viņš darīja, viņš gāja uz priekšu, viņš meklēja, un visu cīņas laikā īstenībā viņš to darīja, bet arī tieši 5. noslēdzošajā raundā viņš gāja uz priekšu, viņš meklēja, un manuprāt, tas var būt kā faktors, ka tiesneši skatās, viņi nesaskaita tur 40 pret 30, tur 30 pret 30 significant strikes, un viņi paskatās, kurš no fighteriem iet uz priekšu, un viņi tāpēc sajūtām, ok, viņam atdod. Un kopumā arī varbūt nedaudz pa daudz skatās uz šiem significant strikes, jo bieži vien viņi ir tā ļoti subjektivitāte. Piemēram, tu tur iedžabo pa seju, vieglu džabu, tas it kā ieskaitās significant strike, pretinieks tev iedžabo 2 pretī tādus, kas ir nenormāli spēcīgi. Tā kā ir arī tur rūme. Bet arī, tad oponējot tavu kāpēc feelingiem, tad tiesneši varētu, kā viņi varētu skatīties to cīņu. Jā, es tev piekritīšu, Šons cīnījās vairāk, ja mēs skatāmies cīņu kopumā, cīnījās vairāk no aizsardzības, ka viņš ķēra ar savu, kā to sauc, Philly style boxing. Philly style boxing un ar to džēbu, kas paslēpts aiz pleca. Bet tieši no tā sajūtu faktora pēdējā raunda parasti cilvēks saka, atcerās to pašu pēdējo. Jā. Un ja 5. raunda, tur 3 minūtes, Draikus bija tas, kurš gāja uz priekšu, bet noslēdza raundu Šons, ka viņš gāja virsū, viņš meta visu, kas viņam bija, viņš izmet kaut kādu flying knee. Ja? Man pēc sajūtām likās, ka Drikus iet uz priekšu, viņš labi parāda, bet es nebiju viensprāts, un pēc skaidriem skatoties, man liekas, jā, Šonam varēja dot uzvaru, un arguments arī vēl viens, ja viņš ir čempions, tad, manuprāt, Draikusam vajag izdarīt vairāk nekā Šonam. Es pat gribētu teikt tā, varbūt tas kāds nepiekritīs, bet ja tu esi čempions un pretinieks, teiksim, to cīņu uzvar ar split decision, ka tu nepazaudē jostu. Tas varētu būt kaut kā tā. Bet tas jau ir, man liekas, tāds anarītum, jo, piemēram, izīja cīņas pret kaut kādu Yola Romero. Tev ir jāizdara vairāk. Ja tu gribi atņemt jostu, tev ir jābūt labākam. Tu jau nāc atņemt manu, ja? Man jau tā kā nav. Tu gan saki, ka UFC nebūs priecīgi. Man gan tieši šķiet, ka UFC nebija īsti priecīgi ar Šonu. Lai gan, jā, Dana White laikam saka, mēs esam bez censorship un tā tālāk, bet Šons, viņš to grāvi roki un skaidrs, ka viņam uzmanība par to, ko viņš saka intervijās, podkastos un tā tālāk tiek pievērsta, bet dienas beigās grūti ir spriest, cik daudz viņš ar savu runāšanu pievelk pay-per-views, jo vai viņš ir tāds, kurš pievelk pay-per-views? Draikus tāds bišķi boring, jo vienīgais tas benefits, kas ir Draikusam, ir, varētu kaut kādu Dienvidāfrikas tagad eventu uztaisīt. Bet es vēl pateikšu, piedod, ka pārtrauc Dienvidāfrikas eventu, bet viņš izvilktu... No Afrikas eventu. Jā, manuprāt, viņš izvilktu pilno lozi, ja viņš tagad tādu Colby Covingtona stilā vienkārši mauktu par Āfriku, kurš ir īstais afrikāns. Viņš sev iespējams viņš parakstītu sev potenciāli draudz no visām pusēm Āfrikas. Bet Dienvidāfrikā viņa stāv. Jā, tieši tā. Un, es domāju, ka viņš par īsto Āfriku un par, atceramies, viņš tur cik reiz tika nosaukts N-vārdā no Izī puses. Tā kā šīs narratīvs, ja viņš viņu sāks kustināt. I'm African, but I ain't no brother of yours, son. Yes.
Un ja viņš sāks kustināt tieši šo, atceramies, ka viņš vēl ar vienu cīnās no Dienvidāfrikas. Viņš tur dzīvo, viņš tur trenējās, un viņš tik tiešām viņam ir taisnība atšķirībā no Kamaru Usmana, no Izraela Adesanya. Viņš cīnās, trenējās Āfrikā. Un, lai kā visi pārējie afrikāņi, kas ir melnādainie, tur ar šo te white boy saucamo mēģina viņam kaut kādā veidā šo visu noņemt, tā ir pilnīgi taisnība. Un es pat teikšu tā, viņš var to pozīciju izmantot ļoti labi, jo es gan vēl ar vienu uzskatu, ka Izraels Adesanya savā labākajā dienā ir absolūti nesalīdzināms ar Dricus du Plessis, bet viņš ir čempions, ok? Bet viņam ir tāds fighting style, bišķi dīvains, kā viņš stāvēja. Tam du Plessis, jā. Viņš tāds, bet es pat teiktu, viņš tāds all-around MMA fighters, bet es viņam neredzu vienu, varbūt izcilu lietu. Viņš man, kāpēc man bija rītīgs šoks par, ka viņš vinnēja Vitakeru. Labi, Vitakers ir vecs, viņš jau ir ļoti pēc savā primā, bet ja mēs paņemam kādu Vitakeru viņa primā un Draikus, jo man Vitakers arī likās kā tās ļoti labs all-around MMA fighters, un Draikus ir tāds sūdīgāks Vitakers. Jā, es piekrītu. Bet tur laikam, es pieņemu, ka tur tajā brīdī pret Vitakeru nostrādāja viena lieta. Tas, ka tas ir MMA un viens sitiens visu var izmainīt. Un tur tieši tas arī notika, un to vairāk kārt atkārto, ka to mēs esam to pieredzējuši ar Kamaru Usmanu, Leonu Edvards. Tu vari iet pēc uzvaras, un tas pamaina pilnībā visu tavu karjeras ritējumu. Viens veiksmīgs sitiens, jo tas nav kā boksā. Arī boksā, protams, notiek veiksmīgi sitieni, un tu tās atnāk, bet MMA arī nav tā 10 sekundžu atskaita, un tu necelies, un tev nav tik liela iespēja izdzīvot. Ja tev trāpa, viss, ja pēc tam ir iespēja arī piebeigt tevi, tur var visu karjeru sagriezties. Kas vēl bija interesanti, Draikus visu laiku pats minēja, un arī visi saucamie MMA eksperti runāja par Draikus izturību un par to, cik viņš ir, cik ir ļoti laba izturība. Viņam bija ļoti laba izturība, bet Šonam bija, vai viņam bija labāka, vai viņš vienkārši tēloja, ka viņš neapsēdās nevienu reizi, stāvēja, viņa koči bija stūrī tajā pauzē, 20 sekundes. Viņi tā kā pasaka, viņam kaut ko neiet prom, viņš vienkārši stāv. Es domāju, ka tas mind games. Jebkurš cīkstons skaidrs. Tas varētu būt tik fucking biedējoši un, nezinu, ka tev tādu tā kā mīzeli vēl, ka tu sēdi, tu mirsti pēc fucking kaut 4. raunda. Tu redzēji to bildi? Viņš pohuj tur stāv vienkārši. Tu redzēji to bildi, kur viņš stāv? Viņam tā seja bišķiņa awkward un aiz muguras stāv Pereira. Jā, vienkārši skatās. Tāds dead stares. Bet runājot par Drikusu, starp citu, jāuzslavē viena lieta noteikti par viņu. Viņš vispār savā karjerā reti bija aizdījis 3 raundus. Viņš pārsvarā cīņas piebeidza 1. un 2. raundā, bet viņam bija pirmo reizi vispār championship rauns, ar to 5. rauns. Un es vēl ar vienu uzskatu, ka man pēc emocijām, neskatoties racionāli, pēc emocijām liekas, ka viņš bija pilntiesīgs uzvarēt, bet viena lieta, 4. un 5. raundā es neredzēju, ka viņš, teiksim, ka kaut kāds vājums viņā parādījās. To gan es neredzēju. Piemēram, tas, ka viņam varbūt tur nepietiks tas kardio un tā tālāk. Tomēr Šons Striklands ir ļoti pieredzējis 5 raundos. Viņš pēdējā laikā 5 raundus bija cīnījies, tūlīt pateiks, 6 reizes pēdējo 8 cīņu laikā. Tā kā fantastiska statistika. Viņš to ļoti bieži bija aizgājis līdz 5. raundam, un Striklands zināja, ko tas nozīmē. Okay, tagad čempions ir Dricus du Plessis, bet jautājums viņš uzreiz teica, ka viņš bija diezgan savainots, redzējām arī viņa seju. Labi, pēc tam seja, protams, pēc cīņas daudz žoskāk nekā tā ir cīņas laikā. Viņa tur sapamst un tā tālāk, bet runāja jau, ka viņš varētu būt tajā leģendārajā UFC 300 un UFC 300. Bet es palasīju visādus komentārus, tagad tur sāk. Deinam arī pajautāja. Protams, mēs laikam nevaram nevienu podcastu iziet nepieminot Konoru. Jā. Kad viņam jautāja Deinam par to Konoru comebacku, ka visi ir pateikuši, Konors ir pateicis, Chandlers ir pateicis, Halvāni ir pateicis, bet pats UFC nav pateicis. Un viņam straight up pajautāja, vai Konors cīnīsies jūlijā, un viņš pēc nē. Bet Deina ir visu laiku teicis, ka viņam ir baigās ziņas par UFC 300. Un tur būs baigais announcements, un tur būs baigais. Iedomājieties, cik tas būtu crazy, ja pēkšņi vienkārši viņš pateiktu, ka... Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Konors.
Tas reāli būtu tik poētiski. Jā, Konors nedabūja savu 200, viņš dabūja 205, kur viņš kļuva par pirmo UFC vēsturē, kurš vienlaicīgi tur 2 jostas. Jūs varat viņu nodirst, bet viņš savu vārdu ir ierakstījis vēstures grāmatās kā pirmais, kurš to ir izdarījis. Un tāpat tagad, laikam, cik ir 5 fighteri. DC. Konors, Aleks, Amanda Nunes. Nu, vienlaicīgi bija Un, 4? Džordžs Sampiers. Nē, viņam nebija. Vienlaicīgi bija Amanda, Konors, DC. Aleks, jo viņš kā dabūja un atdeva, ne? Nē, Aleks nebija. Viņš ir 2. Viņš papis izņēma, tad viņš dabūja jostu. Triple C, ne? Nē. Jā, Triple C. Bet vai tad viņam bija vienlaicīgi? Tūlīt es pateikšu. Piedodiet, mēs arī. Šeit ir tā bilde. Konors, DC, Henrijs Cehuda un Amanda. Bet tie, kuri ir bijuši divās, tas ir Pereira, BJ Spence, Džordžs Sampiers, Džons Jones, Amanda, Henrijs, Konors un DC. Visi ir leģendas savā. Runājot par leģendām un kas notika pagājušajā eventā, Frankie Edgaru ielika UFC. Ne vēl tā kā oficiāli, bet pateica, ka viņš būs UFC Hall of Fame. Frankijs Edgars gan ir. Tas bija pirms man laika, pirms es skatījos viņa primes. Bet cik es esmu skatījies tās viņa cīņas, tas bija diezgan iespaidīgs mazs cilvēks. Jā, un šobrīd īstenībā tas saraksts jau ir diezgan garš. Un pēdējais, kurš tika ielikts, bija Cerrone, tad pirms tam Jose Aldo, DC. Tā kā ir tur, protams, leģendāri cīkstoņi. Bet vēl šajā eventā bija vienkārši viens nenormāli garlaicīga cīņa. Un es norantošu, ja jau es drīkstu, es norantošu. Šons Rikland, sāki savējo. Rakela Pennington cīnījās pret Mairu Bueno Silvu. Man nav nekādas problēmas ar sieviešu MMA, lai šis sporta veids paliek, viss ir kārtībā. Iespējams, šīs sievietes var palikt arī UFC, bet kādēļ šīs sievietes liek? Labi, šī bija titula cīņa, un tas bišķiņas pamaina situāciju. Ok, titula cīņa, viņa var būt main kārdā. Labi, Rakela Pennington ir zinām. Es fucking nezināju, kas tā pa otru vispār ir. Jā. Un Rakela Pennington zināja tikai tāpēc, ka viņa cīnījās ar labākajām sieviešu fighterēm vēsturē. Bet un zaudēja. Lūdzu, es nezinu, kāpēc UFC ir aizgājuši tur, kur viņi aizgājuši. Ja nav tā titula cīņa, lieciet sievietes prelimos. Nav sieviešu MMA interesants. Tās sieviešu MMA ir garlaicīgas. Es teiktu, procentuālā daļa, kāda 5% sieviešu cīņas ir tiešām interesants. 5%. Tur ir ļoti maz finish rates. Tur ir ļoti liela pasivitāte, neaktivitāte. Tehniskais amplua nav tik augsts. Lieciet viņus prelimos. Nav problēma ar to, ka viņas ir UFC. Lieciet prelimos. Ja ir tās lielās cīņas, tad lieciet meni kārtā. Visinteresantākā sieviete, es teiktu, ka tomēr bija Joana. Ko skatīties? Jo, ja mēs paņemam kaut kāds 5... Ronda, Joana... Ronda, judo. Judo? Labi, es tā kā nenodirsīšu. Ja tu neesi judis, tev nav interesanti faktiski. Uz tevi tūlītās jau no griestiem skatās šis te. Džigaro Kano? Kano jau skatās un domā, ko es vairs nepatīk Latvijas judo pasaulē. Latvijas judo sabiedrībai viss kārtībā. Nav ko tur vairs. Tu jau neesi $100 banknotnē, visiem izpatiktu pareizi. Tieši tā. Es esmu dešuks, kas dažiem patīk, dažiem ne. Bet, jo no tiem, piemēram, 5 interesantākās sieviešu cīņas sieviešu UFC vēsturē, es teiktu, ka Joana ir 3 no tām 5. Piemēram, ja mēs paņemam vienu no Joana un Karolīnas cīņām, bija interesanti skatīties. Viena no, kur bija tāds ar Vēlī Žangu, kur viņa fucking seja kā cipu netietiem. Jau vēl kādu. Un Amanda ir viena no tām arī. Vēl var izcelt arī Maika Malots cīņu. Maiks Malots, kanādiešu fighters, kurš cīnījās mājās, tāds liels apkamers, līdz šim bija zaudējis tikai ārpus UFC. Liels uzslavs viņam, bija gājis cauri visiem un atnāca pretim Nils Magnijs. Un pirmie 2 raundi likās, Malots tūlīt visu piebeigs un viss būs. Bet beigās
Magnīs parāda to, ka te ir citu vīru sports, te ir arī ar pieredzi var kaut ko izdarīt. Un lēnu garu sāka kurbulēt to motoru. Motors iekurbulējās un vienīgais arī finišs. Sapcīt, šis bija viens no ilgākajiem eventiem, kādu es biju komentējis. Gandrīz 4 stundas. Man, diemžēl, par to papildus nemaksā. Bet tas tiešām bija ilgs. Un arī, protams, 2 titulu cīņas, kas aizgāja visas līdz decisionam kopā. Un ļoti daudz uzhaipojuši to eventu. Bet es varu pateikt, ka events, man liekas, viens no sliktākajiem lieliem UFC, ko es biju komentējis. Vismaz nobeidzās uz labas nots, uz interesantas nots. Bet arī galvenā cīņa nebija viņa līdz galam tik interesanta. Nebija tur tik daudz brīnumu. Izklausās kā Kaks Ians Gerijs. Es nezinu, vai jūs redzējāt, vai tur droši vien redzēju to. Es neredzēju pašu oriģinālo video, kur viņš to saka, bet es redzēju visu tekstu, kur viņš tur man būtu kauns, ja tādā cīņā tur tā cīnīties. Tā kā viņš paņem izskato pēdējās 30 sekundes, man liekas, no tā faita, kad viņi mētā rokas. Ja? Viņš droši vien to visu filmē un saka, kamēr viņas sieva tiek drāsta droši vien aiz kameras. Un viņš jau tēlo baigo varoni, bet viņa Instagram komentā pat ir disablot. Kas vairs pa fighteru? Nē, bet būs interesanti redzēt, ka viņš atgriezīsies. Viņš neatgriezīsies. Viņš ir pilnīgs kaks. Labi. Teicu, ka būs liela paziņojumi. Dāmas un kungi, klausītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā laikā, kopā ar Oktagonu. Viss mainās, viss rīt. Protams, UFC turpinās, un mēs ar Emilu noteikti turpināsim arī runāt par cīņas sportiem, varbūt citos kanālos, bet liels paldies mūsu draugiem no Sinotim sporta bāri, kuri deva iespēju mums runāties par UFC, deva iespēju runāties par cīņas sportiem, par oktagonā, par to, kas mums tīk, un nevienā brīdī varbūt tās nelika runāt par to vai to. Mēs runājam par to, kas mums patīk. Kā Dana White, no censorship. Jā, un mēs skaidrs, ka ar Emilu sekojot līdz mums, mēs kaut kur noteikti parādīsimies. Mēs par tīri, kā saka, hobija līmenī noteikti par UFC vēl runāsimies. Kādā formātā, nezinu, vismaz pagaidām mēs sakam pauzīti šim Oktagonu podkāstam. Zinu, ka mums ļoti daudz bieži vien raksta arī Instagramā, ja kādreiz kāda epizode aizkavējās. Tā kā sekojiet līdzi tālākiem, kur mēs parādīsimies, varbūt runājot par UFC. Iespējams, taisīsim kaut kādas watch parties, iespējams, lives. Beidzot, varbūt tad iedzersim to Proper 12. Ko mēs esam apsolījuši. Savādāk mēs jūs tur edžojam visu laiku. Jā, mums vīru godvārds jāizpilda, bet tiešām liels paldies visiem klausītājiem. Un pēdējā epizodē, es domāju, uzspiediet laiku, piesubscribojiet. Futbols turpināsies, tāpat arī hokejs un basketbols turpināsies. Svētā trīsvienība paliks, bet pagaidām mēs šim UFC oktagonam teiksim čau. Paldies, Emīl, ka biji skrējienā kopā ar mani. Paldies, un turpināsim Jāni. Varbūt citos laukos. Uzņēmi. Bet tikmēr, dāmas un kungi, klausāmies, skatāmies un liels paldies mūsu draugiem no Sinotim. Atā! Peace!